Šodien esam Rīgas ielās, lai aprunātos ar pilsētniekiem, kā viņi pārvietojas no punkta A uz punktu B un ko viņi izmanto. Viņi brauc ar velo, viņi brauc ar auto, ar sabiedrisko transportu, varbūt ar elektroskūteriem. Un to mēs šodien noskaidrosim kopā ar satiksmes ministriju. Tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Kas tavuprāt ir tas transporta līdzeklis, kas vismazāk piesārņo dabu? Es vakardien gāju pa ielu un redzēju pirmo trolejbusu, kur enerģijas avots ir ūdeņradis. Es nezinu, vai tas īsti kaut ko dara vai nē. Nu, droši vien, ka ritenis vispār, jā, tagad es padomāju, un droši vien tas ritenis. Transporta līdzeklis ir jau mūsu kājas. Ritenis varbūt. Ritenis. Well, the bikes, for sure. Those little scooters. Ar kājām, ar riteni, ar elektroskūteriem, elektriskajām mašīnām iespējams. Vismazāk piesārņo gaisu ir caurvadu kaut kas tamlīdzīgs transports, kas ir caur zemi iet. Autobusi. Vai tiešām? Kaut kāda rolleri, vai ne? Varbūt divritenis, jā, bet visiem nevajadzētu divriteņiem, zin kā mašīna baigi krutā lieta, tur ir kaut kāda BMW. Es labprāt piesārņot mazliet viņam pabraukāta mašīna, nekā kustētos ar ritenis laiku. Gan jau ritenis. Velosipēds noteikti. Velosipēds. Ritenis. Vai tu zini kādu no transporta projektiem Latvijā, ko līdzfinansē vai finansē Eiropas Savienības fondi? Es tagad gribētu, lai tāds melnbalts efekts, un es tā domāju. Vai tas nav kaut kas ar Rail Baltiku, ne? Nav kaut 7. tramvaja pagarināšana, tas nav kaut kāda Eiropas Savienība? Nē, es tam nesakoju līdz galīgi. Vienīgais, ko zinu, ir Rail Baltica, man šķiet, ka to finansē, bet tā ārpus tā nē. Vienu nezinu, ne? Es personīgi nezinu. Nē, ja godīgi, es nezinu. Vilciens? Rail Baltica. Es nezinu par Eiropas Savienības fondiem. Es zinu par to, ka viņi ir uztaisījuši, lai cilvēki vairāk pirktu elektromobiļus. Es zinu, ka valsts dod noteiktu summu. Man liekas, tie bija 2 vai 3 tūkstoši. Es varu maldīties. Bet es zinu, ka ir kaut kādā veidā valsts sponsorē elektromobiļus. Un es zinu, ka ir uztaisīti bezmaksas parkingi. Un atceries, tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Kampaņu līdzfinansē Eiropas Savienība.